Labdien, mani sauc Jānis Mirķis, un šodien es jums pastāstīšu par Android aplikācijas gudra noliktava moduli preču skaitīšana. Šis ir vienkāršākais aplikācijas modulis, kura galvenā doma ir iesūtīt Horizonā datu lasījumos jūsu savākto preču svītrakodus un daudzumus. Aplikācijā, atverot aplikāciju, jums parādās moduļu saraksts, jūs izvēlaties moduli preču skaitīšana. Pirmajā logā jūs redzat visu savu pieejamo noliktavu sarakstu. Saraksta augšpusē ir 3 populārākās noliktavas, kuras jūs izmantojat visbiežāk. Tātad pat, ja jums ir 100 noliktavas pieejamas, augšpusē būs 3 biežāk izmantotās. Izvēlamies noliktavu, un tad jūs redzat, ka ir iespējams veidot 3 sarakstus. Ir A saraksts, B saraksts, C saraksts. Ar pirkstu velkot pa labi vai pa kreisi, jūs nonākat dažādos sarakstos. Apakšā, ekrāna apakšā, jūs redzat pogu atpakaļ, ja jūs vēlaties sajaucāt noliktavu un vēlaties izvēlēties citu. Pogu skenēt, ieslēdzot šo pogu, iedarbojās telefona kamera, un jūs varat skenēt svītrakodu vai meklēt. Šajā piemērā mēs izmantojam telefonu, un mēs spiežam pogu skenēt. Ja jūs izmantojat PDA ierīci, kas ir arī Android ierīci ar iebūvētu svītrakodu skeneri, tad jūs nespiežat šo pogu, bet jūs šīs ierīces malā vai aizmugurē būs atsevišķa skenēšanas poga, kuru nospiežot iedarbojās iebūvētais svītrakodu lasītājs. Tad jūs nolasat svītrakodus tādā veidā. Tātad manā gadījumā es izvēlos pogu skenēt un noskenēju preces svītrakodu. Šajā brīdī, ja aplikācija ir atpazinusi, ka šis svītrakods mums ir ievadīts sistēmā, tad parādās preces nosaukums un uzreiz jau arī viņam apakšā atlikums mūsu izvēlētajā noliktavā. Ja svītrakods nebūs atpazīts, tad parādīsies svītrakods, tikai cipari, un jums nebūs preces nosaukums. Tātad jums ir skaidrs, ka šī prece nav bijusi ievadīta jums preču sarakstā, un tas ir jāizdara. Blakus preču nosaukumam jūs redzat pogu I, uz kuras uzspiežot, mēs varam redzēt, kādi ir mūsu noliktavu atlikumi dažādās noliktavās. Gan kopēji atlikumi, gan brīvie pieejamie atlikumi. Tas ir tīri informatīvs lauks, ar šo informāciju mēs neko īsti nevaram iesākt. Ejam atpakaļ. Šeit priekšā jūs redzat, ka jūs varat ievadīt daudzumu gan vienkārši ievadīt, 32 gabali, piemēram, gan izmantot arī kalkulātoru funkciju gadījumā, ja mums ir, piemēram, 6 kastes pa 6 tējām, tad 6 x 6, ja mēs nevaram galvā sareizināt, tad izmantojam kalkulātoru un tādā veidā iegūstam nepieciešamo skaitu. Apakšā ir izvēle atpakaļ nodzēst vai apstiprināt. Nodzēst attiecīgi, tad jums padat vēlreiz to ciparu. Ja izvēlamies apstiprināt, pēc tam, kad esam ievadījuši daudzumu, mums atkal atverās iespēja skenēt nākošo svītrakodu. Ja tas ir nepieciešams, skenējam, ja nav nepieciešams, augšējā kreisajā stūrī ir krustiņš, aizveram šo skatu ciet, un mums atverās mūsu ieskanētās preces izvēlētās nākošajā kopējā sarakstā. Katras preces rindiņas labajā pusē ir 3 punkti, kurus nospiežot, jūs redzat, ka jums ir iespēja apskatīties informāciju par šo preci, izdzēst šo preci, vai arī mainīt daudzumu, ja tas ir nepieciešams. Un tad ejam tālāk, podziņa pabeigta apakšējā labajā stūrī. Šajā brīdī mums ir jāizvēlās dokumenta tips. Šeit ir pieejama inventarizācija, rēķins, cenu maiņa, pavadzīme. Šajā gadījumā izvēlēsimies pavadzīmi, bet šo informāciju jūs varat mainīt arī pēc tam Horizonā. Un jums ir iespēja pievienot komentāru, piemēram, ka jūs esat saskaitījuši pārtikas preces vai piemēram, ka jūs esat saskaitījuši preces konkrētiem klientam. Jūs pievienojat kādu komentāru, lai jums pēc tam datu lasījumu sarakstā ir vieglāk atrast tieši jums jūsu datu lasījumu. Un pēc tam izvēlamies podziņu iesniegt, un šajā brīdī dati tiek iesūtīti Horizon datu lasījumos. Tūlīt apskatīsimies, kā tas izskatās no Horizon puses. Tātad tagad skatāmies, kā tas izskatās Horizon pusē. Zem sistēma, datu apmaiņa, bārmena imports, atrodas visi datu lasījumi, ko mēs jebkad esam ielasījuši.
izvēlamies datu lasījuma periodu no līdz, ierīces lauku atstājam tukšu un izvēlamies labi. Šeit mēs redzam mūsu ielasīto datu lasījumu. Mēs redzam arī, kurš lietotājs to ir ielasījis, un mēs redzam komentāru, kas ir pie šī datu lasījuma, un mēs redzam, ka visiem datu lasījumiem ir tādi divi lieli statusi. Ir šis datu lasījums piesaistīts vai nav piesaistīts. Piesaiste nozīmē, ka šis datu lasījums ir bijis ielasīts kādā noliktavas pavadzīmē. Ja mums ir nepieciešams labot datu lasījumu, mēs to varam izdarīt no šī skata. Mēs varam ieiet iekšā, ja nepieciešams pielikt vēl preci vai izdzēst preci. Vai šeit mēs redzēsim tās preces, kuras ir svītrokods bijis noskanēts, bet prece nav bijusi mums sistēmā ievadīta, tad šeit mēs varam, piemēram, kopēt šo svītrokodu un veidot jaunu nomenklatūru horizonā. Un tagad parādīšu, kā izskatās tas, kā mēs aizpildam kādu Horizon noliktavu pavadzīmi ar datu lasījumiem. Sākam veidot jaunu dokumentu, tas ir dokumenti, noliktava. Šoreiz izvēlēsimies, piemēram, pārdošanu noliktavā. Atveram dokumentu sarakstu, aizpildam obligātos laukus, kā noliktava, klients šajā gadījumā var būt veidlapas numurs, un mūsu mērķis ir aizpildīt pamatinformāciju, tātad preču informāciju. Šajā pamatinformācijas laukā, nospiežot PLS labo taustiņu, izvēlamies bārmeni un datu lasītāju saraksts. Šajā brīdī mums atverās datu lasījumu saraksts ar tiem datu lasījumiem, kas vēl nav piesaistīti nevienai pavadzīmei. Mēs varam izvēlēties vienu vai vairākus datu lasījumus, un uz tā uzklikšķinot, mums ielasās tā prece un tie daudzumi, kas ir bijuši šajā datu lasījumā. Pārbaudām, vai viss ir pareizi, šajā gadījumā droši vien ievadam cenu, un mums ir dokuments gatavs ar tām precēm, ko mēs esam iepriekš saskanējuši datu lasījumos. Apskatāmies, kā izskatās šobrīd datu lasītāju sesijas. Mēs redzam, ka šis konkrētais datu lasījums, ko mēs piesaistījām pārdošanas pavadzīmei, ir piesaistīts, un pārējie datu lasījumi nav piesaistīti. Ja mēs vēlamies redzēt vēl citus datu lasījumus, kas mums ir bijusi iepriekš, mēs noņemam filtru un mēs redzam visus iepriekš veidotos datu lasījumus ar piesaistēm. Mēs varam vienu datu lasījumu piesaistīt arī vairākiem dokumentiem, bet standartā parasti viņš tiks paslēpts zem filtra pie pirmās izmantošanas. Paldies par uzmanību. Šis bija viss par mūsu moduli preču skaitīšanu. Es ceru, ka šis padarīs jūsu darbu noliktavā ātrāku.